Lubāns nāk, nāk pār kalniem, nāk pār lejām. Nāc Lubāni šai vietā, šeit ir mīksta guļas vieta. Ja mēs dzīvotu tajos laikos, kad ezeri pa gaisu lidoja, tad Lubānas ezers noteikti nolaistos šajā vietā, jo teika stāsta, ka pirms daudziem gadsimtiem Lubānas ezers atradies te, kur Rīga. Un tāpēc katru gadu uz Rīgu nākot sūtnis, lai paskatītos, vai Rīga jau gatava. Kad Rīga būs gatava, Lubānas ezers nākšot atpakaļ. Lūk, tādēļ Lubānas iela Rīgā kļūst arvien garāka. Un tagad jau stiepjas tālu pa Lubānas šoseju. Lubānas iela ir 5735 metrus gara un sniedzas līdz bijušajai Rumpmuižai. Bet Rīgas adresu grāmatā Lielā Lubānas iela minēta jau 1861. gadā. Ielas jaunākais posms no Rumpmuižas līdz Pļauniekiem ietver Šeimaņa un Zaļās muižas zemi un cauri mežam iet gar Svētā Rafēļa, tagad Ulbrokas kapiem. Šī rajona iedzīvotāji labprāt pārvietojas ar velosipēdiem. Man patīk izmantot velosipēdu. Kaut vai pie draugiem, lai nav jāiet 15 minūtes ar kājām, es pa 5 minūtēm aizbraucu ar velosipēdu. Uz pilsētu arī esmu braukus, bet pāršā mums ir tradīcija ar draudzenēm braukt uz Jūrmalu vasarās. Nu kā iela, droši vien, ka draudzīgie jau 15 gadus te esmu nodzīvojusi. Nekas sevišķi man ar viņu neuzsacējas, tikai mājas. Man ir ļoti ērta vieta dzīvošanai. Es jau esmu pieradusi to, rēķinos ar pusstundu līdz centram, pusstundu līdz mājām. Man tas pilnībā tagad apmierina. Šitā ir lejuša sistēma, ja? Tad nolēma, ka taisīs monolītās mājas ar lietuviešu tajiem ievēģiem un pieredzi, un priekš tam tās pirmās taisīja individuāli projekti, pilnīgi, kā saka, speciāli jauni priekš Latvijas, Un šis bija tas projekts, un es trāpījos kā arhitekts tam, bet pašā, tajā lejušu būvniecības principā bija tas, ko viņi pateica uzreiz, ka kādas problēmas būs, ka tās sienas sēdīsies, viņas plaisās, tur ūda mitrums ies cauri. Mēs to zinājām, bet no tā jau nevarēja. Mājas bija jābūvē un kaut ko tādu gribēja darīt cilvēki. Savam laikam atbilstoši, kā mācējām, tā uzbūvējām un tagad dzīvojam kā spējam. Ja. Vienu brīdi es dzīvoju pie Minskas, 9 stāvu mājā, kaut kādā 6. 7. stāvā, un no tā laika es atceros, ka baigi labi izskatījās 5 stāvu mājām ar tiem veidināšanas tādiem betoniem, tā kā tāda Āfrikas ciematiņa. Patiesībā man tas ļoti patika. Un tad es dzīvoju faktiski Čiekurkalnā arī, standarta mājā. Patiesībā tos lielos plānus un tās ieceres un arhitektūra jau vairāk vai mazāk cenšas kabinetos virzīt. Ja? Un tas bija tāds laiks, kad tie galvenie kabineti atradās Maskavā. Un tad no otras puses, protams, ir arī kaut kādi latviešu arhitekti, kaut kādi Latvijā dzīvojuši cilvēki, kas grib kaut ko mazliet ienest savu. Un tad viņi brauc uz Maskavu izsist un veda savus zīmējumus, kas varbūt šodien liekas, ka viņi neko neatšķirs no tiem, kas ir tur Maskavā vai Vladivostokā vai kur, bet es droši varu teikt, ka šie tomēr daļai atšķirs, un es runāju par tām, protams, saliekamajām mājām. Arhitektūra atspoguļo laiku, ir taču pareizi. Nē, es šodien teiktu tā, ka arhitektūra atspoguļo pie mums, citur varbūt ir savādāk, bet pie mums viņa atspoguļo to cilvēku gaumu un saprašanu, kas ir attiecīgā brīdī pie tiem kloķiem. Mego interesants ar to, ka tas patiesībā ir priekšvēstnesis tam, kas notiek Rīgā patreiz lielā mērogā. Tā ir pirmā saliekamā metāla, tāda halveida veikala ēka, ko to nopirka no Somiem, un tas bija baigi jaunais solis Rīgas tajā attīstībā. Šodien patiesībā šīs ir tās vietas, kur man liktos, ka varētu tādas lielākas urbanizācijas projekts un augstbūvs būtu taisna tāda laba vieta, ja mēs runājam par augstbūvēm Rīgā, bet, diemžēl mums ir Vecrīga un visu, vai ne, tā kā Daugavas krasti. Neapbūvēt. Jā, tā kā tur jāsteidzās vēl, un gan jau te arī. Vecākajā no 3 16 stāvu torņa ēkām dzīvo arī Dana. Atrodoties 15. stāvā, man šķita, ka māja šūpojas.
Dāna smēja, ka arī viņu ģimene sākumā veikusi eksperimentus, lai šo sajūtu pārbaudītu. Mēs vienreiz nolikām bumbiņu uz grīdas, un tad, kas stiprs vējš, tad viņas sasvarās māju, un tad bumbiņa krīt uz to pusi, kur viņas sasvarās. Ripo. Ko mēs te redzam pa logu? Un pa labi man ir bērndārs, kurā es esmu nogājusi arī savus, laikam, kādus 3 gadus vai 2 gadus. Nogāju bērndārzā, un uz priekšu tur ir mana skola, kuras jau tagad mācīšos jau 12. gadu. Redzam, kā, piemēram, jaunas sievietes iet ārā uz balkonu parasti pīpēt vakarā vai uz kopējā balkona iziet ātri uz pīpēt, kamēr vecāki nav atnākuši. Vai kaut kā tā. Kuram ir labākais televizors? Kuram ir labākais televizors? Ir viens tās televizors, kuras mēs tā kā smejamies ar māsicām, kad mēs neieslēdzam savējo, bet pastamies viņu televizoru. Tur pāri aiz dzelzceļa un noliktavām ir ķengaraks. Kādreiz šajā pusē bijušas pļavas, bet pļaunieku mikrorajons izaudzis uz Lapskalna Muižiņas zemes. Tirzniecības centrs klubs Faraonas un Lubānas tirgus ir galvenie pieturas punkti šajā posmā. Bet aiz Ilūgstas ielas, kur līdz 20. gadsimta sākumam atradies Kroņa pulvera pagrabs, pēc 2. pasaules kara uzbūvētas privātmājas. Te Lubānas ielas sadalās 2 daļās. Sveicināti! Mēs nākam pie jums skaidrot, kā tad te īsti ir ar to Lubānas ielu, vai tā ir īstā, vai šī ir īstā? Viņas abas divas ir. Vispārīgi tā lielā ir tā īstā iela, šitas tāds kā trotuārs. Tā lielā iela nebija. Tur bija pļāva. Pirms cik gadiem tas bija? Pirms 20 gadiem. Un tad viss satiksme gāja pa šito mazo ieliņu. Un tad tenī pļavā govis ganījās? Tur, kam bija tas ganīja. Un kā tad te ir dzīvot, ka tā maģistrāli tik tuvu? Mēs esam pieraduši. Tur sētā nemaz nav tik skaļi. Nevar just neko. Tad ir šitas slāvu tilts, uz kuru nevar lāgā uzbraukt virsū, jo vienmēr ir sastrēgumi. Stundās ir šausmīgas rindas. No apļa pie slāvu tilta iegriežamies Lubānas ielas daļā, par kuras esamību daudzi pat nenojauš. Vēl 20. gadsimta 30. gados te bijušas sakņu dārzniecības, kas piederējušas Jaroslavļas krieviem. Tagad te apskatāmas Staļina, Hruščova un Brežņeva laika arhitektūra. Melioratoriem un augstsprieguma līniju celtniekiem domātās mājās izrādās dzīvo arī pa kādam mūziķim. Kaut kas jau skan arī. Ar žigulīšiem toreiz Domlaukumā varēja mierīgi braukalēt. Vīrietis labākos gados. Toreiz mēs bijām jauni. Šī ir tā centrālā iela, un kādreiz jau te gāja viss transports pāri, ja? Un tad mums arī ir ļoti skaists pagalmiņš, kuru savā ziņā mēs paši mājas iedzīvotāji esam izveidojuši. Es pats esmu piedalījies pie ceriņu stādīšanas. Un uz pagalmu pusi šeit mums ir sava republika. Pilnīgi cita kā laukos. Šeit tiek zāvēta vēļa. Cilvēki atpūšās pēc darba, sanāk kopā jaunieši. Pēc manām ziņām šajā te kaut kur jūsu pagalma tuvumā ir bijis tāds vecs veidojums kā purakroks. Jā, tas bija šeit. Šīs mājas vietā. Kad viņi jauc nost, tad es atceros, ka vēl tur strādnieki meklēja kaut kādas apslēptās manas, bet kaut ko tur bija atraduši arī. Jā. Kādu naudiņu? Kaut kādu naudiņu, kaut kādas pudeles, ko tur bija iemūrētas iekšā. Kas pa ļaudīm tad te dzīvoja? Pārsvarā šeit ļoti daudz čigānu bija.
īstais čigānu rajons. Tie bija tādi, visi bija kaut kur mazākā vai lielākā mērā pazīstami, un visi šeit es ļoti droši jutos. Šeit bija bruģis. Te bija Lubāns šoseja. Vecais Lubānas ceļš. Vecais Lubānas ceļš, jā. Pārbrauktu bija. Un mūžīgi te mašīnas lielie preču vilcieni, ka gāja, bija mūžīgi stāvēja milzīgas rindas šeit ar mašīnām. Kad cel šīs mājas dzina pāļus, un tā māja burtiski sadalījās, visa zeme drebēja. Bija interesanti skati, ka bija milz būvbeders, mazie čigānieni, rudenī bija ledus pilnīgi. Tie tur peldējās, plučējās, jēbās. Gan Papucis būs sarunājis. Papucīts izstāstīja vienu nogriezni vēsturisku. Tad, kad es atšķīru enciklopēdiju Rīga, es izlasīju Lubānas ielas svarīgākie objekti, ir universāla veikals, un tos pārējos divus es tev neteikšu. Vai tev tas bija svarīgs objekts? Zini, man liekas, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc mums, kā bērniem, nemaz nevajadzēja pārāk bieži braukt uz centri. Mums bija pilsēta pilsētā. Universāla veikals, pasts, sakņu bode, gal galā vieta, kur nodot tukšās pudeles, gāzes automāts, kur var par 1 kapeiku dabūt minerālu ūdeni, par 3 kapeikām sīrupu ūdeni, gal galā vēl arī sieviņas, kas pārdod ziedus, zemenes noteiktā sezonā. Faktiski te bija viss. Vēlaties individuālu apkalpošanu? Lūdzu. Kādu gabaliņu jums? Vēlaties fasētu preci? Lūdzu. Tu jau piedzīvoji arī vēl deficīta laikus, kā tur bija? Mazliet rindā pastāvēja pēc cīsiņiem, mamma sūtīja. Jā, tas bija ļoti atbildīgs uzdevums, godīgi sakot. Lubānas iela vienmēr bija tāds rajons, tāds mazliet depresīvs un kriminogēns. Gal galā vai ne vecie grausti, nenojauktie, kas gadiem stāv. Tajā pašā laikā čigāni man kā bērnam bija kaut kas tāds ārkārtīgi interesants. Es stāvēju trolejbusa pieturā un vienmēr stundām skatījos, kamēr gaidīju kādu no transporta līdzekļiem, kas kādreiz nenāca, kā jau vienmēr, skatījos uz tām čigānietēm ar tiem 5 svārkiem, ar tiem viņu zirgiem, kurus viņi ir izlikuši, vai ne, ganībās, un kādi tikai viņiem nav. Redzi, kāda mums te ir interesanti tipāši. Tā tas bija arī toreiz. Un ja bērnībā bija tā, ka patiesībā tie čigāni bieži vien, īpaši jau bērni, vai ne, tādi nežēlīgi, tevi ielenca kā tādu mazo zaķi un mēģināja atņemt kādu sīka naudu vai vēl kaut kādu lietu, tad ar laiku tu viņiem stājoties pretī, un es atceros, es vienreiz ņēmu un mazliet pakāvos ar vienu no čigānu meitu, tad pēc tam tu izcīni savas tiesības. Pēc tam viņi tev sāk cienīt, tāpēc, ka tu esi šī rajona cienīgs. Un ir viens ļoti spilgts gadījums man bērnībā, ka nāca ciemos man draugi, un viņi ienāk dzīvoklī un saka, tev gan te ir rajons. Es saku, ar ko tu to raksturo? Viņi saka, man ielenca čigāni. Un tagad kad man paprasīja, pie kā tu nāc, viņš teica, Pilzes Jaunauksnes. Viņi teica, labi, staigā, tikai paprasīja uguni. Un tajā brīdī es sapratu, ka tev ir jābūt šī rajona cienīgam. Un tā tas ir. Tev bija jāiet pāri te sliedēm. Patiesībā tas posms tev fascinē, jo tu ļoti labi iemācījies izšķirt vilcienu skaņas. Tos vilcienus, kur ved benzīnu vai piemēram, koku materiālus, vai tos, kas ved gal galā mašīnas, arī pietiekoši interesants process, vai arī tie, kas ir tā saucamie elektriskie vilcieni, kas, protams, kur ātrums ir krietni ātrāks. Un tad tu izrēķini jau no šejienes nākot, cik te ir palikuši kaut kādi 50 metri, tu jau pēc skaņām dzirdi, tu paspēsi vai tu nepaspēsi. Un ja tu nepaspēji un tu tam krāvu vilcienā vai ne, tu viņu palaidi garām, tā ir nokavēta vismaz 1. stunda. Tā dzelzceļa sliežu vieta ir arī ārkārtīgi interesanti mūsu ģimenē, jo mamma un tētis savu laiku viens vienā kolektīvā, otrs otrā mūzikas kolektīvā bieži ceļoja. Tie Maskavas vilcieni, tas dzeltenais ar to tumšu zilo, viņi joprojām ir tieši tādi paši, kādi viņi izskatījās toreiz. Un tad mēs te ar māsu vienmēr nostājāmies un zinājām, cikos ir iziet no centrālās stacijas un vienmēr vaktējām. Un arī pat tādi, ja mēs neieraudzījām tomēr to mammas vai tēti seju pielipuši pie loga,
mēs tomēr, abas vienu otrai stāstījām. Tu redzēji, tā bija noteikti mamma. Redz, Sargais vilciens, šitā dzīves toreiz te nebija. Jā, toreiz bija tas tāda kaste, kura vienmēr zvanīja, tad, kad nāca kaut kāds lielais vilciens, bet viņi bieži mēdz sabojāties. Tā kā uz to īpaši paļauties nevarēja. Drīzāk tikai un vienīgi uz savu dzirdi, uz skaņu izšķiršanu. Bet tā īstenībā ir cita pasaule, ja tas tikai vizuāli tā liekas tur aiz sliedēm. Ir gan, jo te bija vairāk zaļumu, te bija gal galā tētis, ko vienmēr, vai ne, tu zināji, ka viņš ir tev tepat līdzās. Lubānas iela. Nākamā pietura Lido, atpūtas centrs. Braucot tramvaju, 7. tramvaju pa Maskavas ielu, mēs piebraucam pie Vagonparka, Friedriha iela, tepat arī Reznas ielā. Tas faktiski ir robeža ielas, jo līdz 1860. gadiem šeit bija robeža un te atradas Jāņu vārti. Jāņu vārtu pēdējā vietā. Te sākas Lubāna iela, uz kuru mēs pāriesim. Te arī bija sabiedriskā vieta, jo te ir krogs, te ir pirts un te arī atradas pilsētas pumpis. Reznas un Lubānas stūri atrodas diezgan interesants komplekss. 135 gadu atpakaļ šeit tika atklāta pirmā pirts ārpus pilsētas, patrimoniāla apgabala, tirdzniecības pircis, kas ir nodarbojas pirtnieks ar pārdošanu savu pakalpojumu. Un šeit bija ieriekoties, domāju, varbūt pirmā ūdens attīrīšanas iekārtā. Šī pirts ar kantaino skursteni, kantaini skursteni ir diezgan reti pilsētā, vēl darbojas līdz šai dienai. Es uz pirti, man ar šaiku, bet man vēl vajag arī pirtslotu. Vai jums tādas labas slotiņas? Jā, diezgan labas man sodas. Taisītas Sitgundā un tīri ekoloģiskās. Viņas ir tīros mežos lasītas. Kāds tad jums ir vēlējums tiem, kas nopērk jūsu slotiņu un iet uz pirti? Daudzumā pirks, tā arī būs lētāka cena. Aha, tā man jāņem vesela kaudze. Jā, un būs lētāka. Labi, dodiet tad šurp. Vismaz divas. Jā, vismaz divas. Poi! Tad, kad šīs rajons sāka attīstīties kā rūpniecības rajons, pienāca vajadzība pēc īres mājām. 11. gada arhitektam Nikolajam Jakovlevam pasūtīt ļoti interesantu skandināvu stīla koka ēka. Šī ēka ir interesanta ar ieejas portālu, jo ieejas portāls ir iedziļināts, iegremdēts, stūra logi, kas ir ļoti reti. Un šī māja dalas uz divām daļām, uz kungu un strādnieku galvu. Kas tuvāk Reznas ielai galam? Tur atradas 2-3 istabu dzīvokļi. Tas ir retums priekš šī rajona, jo te tikai privāti mājiņas bija 2-3 istabiņas. Jā. Un otra gala ir viena istabu dzīvokļi. Mēs ejam pāri pašlaik par dzīvojamām mājām, kas otra puse Lubānas iela, un pēc 70 gadiem būvētiem dažādām augstceltnēm. Šīs augstceltnes apēda ne tikai Lubānas ielu, bet apēda vēl mazo Maskavas ielu. Tēvs, braucot no Jelgavas pie Rīgas kolēģiem, tad parasti man ņēma līdzi, ka es vēl biju tāds mazs zēns. Un tad man bija tā kā ekskursija uz Rīgu un pirmā iepazīšanās konkrēti ar Lubānas ielu. Un tā ir dzīvē izveidojies, ka pašlaik es dzīvoju uz Lubānas ielas. Kur tad ir Lubānas ielas sākums? No Maskavas ielas, jā. Viņš kā nāk šī mazā ieliņa, jā. No veciem laikiem, tik plata arī viņa bija, viņa pāriet uz lielo autostrādi, kur tagad jau pēdējos laikā ir izveidojusies par Lubānas ielas turpinājumu. Tā kā mēs esam tāds maziņš centriņš, vai ne, kur uz to pusi ir Ķēngaraks, uz to pusi ir Maskavas tā Forštate. Nu, atsakot, mēs esam tādī tikpat kā centrā. No rītiem, piemēram, es no savas mazās ieliņas galiņa gribu pāriet pāri lielai autostrādei. No rītiem parasti tik daudz mašīnas, kad grūti pāriet pāri. Satiksme no Latgales puses, Jēkabpils puses, no tās puses, ka daudzas brauc uz Rīgu uz darbu, un tad viņi izmanto šo ielu. Esmu atradis,
kad jau no tiem laikiem, no 16. gadsimta, viņi sauca pa Lubānas ceļu, kas uz Krievzemi devās. Tie devās visi pa Lubānas ceļu. Vai jūs mums varat parādīt, kur ir mazā Lubānas iela? Mazā Lubānas iela ir, teiksim, aiz šīs sarkanās ēkas, ja? Tā ir kādreizējā tā institūta aviācijas kopmītne bijušā. Ja? Mēs atrodamies uz šīs ēkas jumta, dzelzceļa malai blakus mazā Lubānas iela. Tur ir ļoti daudz tādas iekšpagalma ieliņas. Lubānas 17. māja kādreiz izvietojas Rīgas labdarības biedrībā. Tā ir viena no vecākām Rīgas biedrībām, dibināta 1882. gada, un šeit viņi nopirka gruntsgabalu 1910. gada, un arhitektam Augustam Malvēsam pasūtīja ļoti interesantu vēsturiska stila ēku. Ja mēs ieskatāmies viņa zem frontona, ir vēl viens frontons, kas atgādina mazliet tādu mansārdu vai Senču pils galveno torni. Ieejot ēkas pagalma, mēs te redzam ļoti tādu interesantu gārenu telpu. 1910. viņu uzbūvēja tieši tā kā sabiedrisku ēku ar estrādi, bet 32. gada palīdzības biedrībā izdomāja, ka ierīkot te kinoteātri. Un šeit atklāja Jasulisa vadībā, ļoti pazīstamā kino īpašnieka vadībā, atklāja kinoteātri Līdo. Padomju laikā mēs, protams, pazīstam šo kinoteātri ar nosaukumu Udarniks. Pagalmā mēs arī redzam tādus vēl pamati palikuši. Tas ir 1882. gada būvēts pagrabs ar siltumnīcu. Un biedrība ekonomēt naudu, protams, siltumnīcu nojauca un pagrabā, izmantojot mūrus, uzbūvēja estrādi, kur varēja izvietot orķestrus un ierīkot zaļumbalves. Te bija ļoti skaisti kādreiz. Tā Krievu laika bija ļoti labi. Un kādas filmas rādīja? Atceraties kādu tādu? Filmas kaut kā bija, tā jau te bija vispār. Rūms nebija ko. Un visa iela bija pieraudāta? Visa bija, jā. Visi asaraini nāca laukā noraudājušies? Daudz te bija kas. Un uz ballēm arī jūs te nācāt, ja tad vairs te nebija balli? Bija. Bija agrāk tā plašķatka bija. Tur iekšā tur. Un te visi sargājuši tur. Tur bija ballīti un dancojuši un spēlējuši. Tur bija ļoti skaisti. Tagad jau nav vairs tas. Kā te ir? Kādas tās mājas ir? Šitie. Veci. Saprušies. Arhitektūras speciālists teica, jums tāda lepna māja, ka gandrīz tā kā pils vecos. Tā, lietas, miera mīļa. Te tik skaties uz acīm, lai nekrīt. Kāda tā Lubānas iela ir? Te tagad visi huligāni palikuši. Vairāk nav neviens labs cilvēks, vairāk nav. Visi. Kur te tie labie palikuši? Mainās. Latvija mainījās un cilvēki arī mainās. Lielo un mazo Lubānas ielu savieno Saikavas ieliņa, būtībā zemesceļš, ar rajonam tipisku koka namiņu pie dzelzceļa. Tas nav pārbūvēts kopš uzcelšanas 1902. gadā. Mazajā Lubānas ielā palikušas tikai dažas tā laika mājas. Tā ir provincē raksturīga apbūve ar kazarmu tipa strādnieku dzīvokļiem un impozantu ārku, kas redzējusi labākus laikus. Ejot pa Mazas Lubānas ielu atlikuša brūgi, tas brūgis saucas Miroņa galvas, jo te, protams, neizmantoja to labāko brūgi, jo te ir otra šķirīga iela. Attīstoties šim rajonam, kā strādnieku dzīvojama rajonam, šeit uzņēmējs Vīksnē ierīkoja maizes ceptuvē. Maizes ceptuvē gāja no rokas, bet sākas karš. Tā kā kara laikā parādās lauku maizes ceptuves, Kurzemes bēgļi aizbēga prom, maizes un graudu piegāde ir apstājusies, bet uzņēmīgais Vīksne tomēr momentāli parorientējies uz bēgļiem. Un 15. gadā viņš iesniedz projektu šīs maizes ceptuves pārbūve par īres māju. Vēl 19. gadsimta otrajā pusē Lubānas ceļš pie Rīgas bija smilšains un grūti izbraucams. Bet pavasaros un rudeņos ceļa grambās nācās bērt pat porcelāna lauskas no Kuzņecova fabrikas.
taču arī tas maz ko palīdzējis ceļu braucējiem. Mazo Lubānas ielu pazīstu 40 gadus, vēlāk 45. Kā te jūs te atnācāt? Jūs bijāt dzelzceļnieks, ka jūs te... Dzelzceļnieks visu mūžu, jā. Ar mašīnistu? Nē, ekspedītors, apgādnieks. Dzelzceļa apgādā Latvijas dzelzceļi. Stācijas dežurante biju. Nu, un tad... Vilcienus. Un pa nakti dežurēt pienācās un pa dienu. Tepat kaut kur Šķirotavas stacijā arī nācās? Nē, es Čiekurkalnā strādāju. Jūs pats ar dzelzceļnieks? Es nē. Es strādāju kādu gadus, 8 laikam es dzelzceļā. Tad man lielākais darbs strādā Alderī. Mums tā vajag stabus, mums tā tumšs par nakti mums. Tagad neviens te negrib likt tos apgaismošanas. Lubānas mazā iela skaitās, gaismas nav nakti. Es pirmo reizi, kad te gājas, maldījos. Ne uzraksta neko, ne ielas nav neko. 5 mājas Lubānas, mazā Lubānas iela. Tai šofers nevar atrast to ielu. Lubānas 2. Tur tajā pusē tā bāze, kas iztaisīta. Tā ir mazā Lubānas 2. Tās mājas, koka mājas, skaitās kādas viņas? Reznas. Tā ir Reznas iela, laikam. Jā. Vai tad? Tā vecā māja Lubānas 15. Tā Lubānas iela? Nezinu, man liekas. Es nezinu arī. Šādos gadījumos saka, ka piemeties vadātājs, bet ir arī savs labums. Lubāns apmaldīsies un uz Rīgu neatnāks. Pēc 2 nedēļām tiksimies Rīgas galvenajā nomalē Daugavgrīvā.